Es esmu cilvēks. Dievs un sātans varbūt. Nē, ir tikai Dievs. Ir tikai Dievs. Nu, tad paldies, ka jūs mums esat pievienojušies šeit manā dzīvokļu Jāgenskalnā. Paldies Pēterim, paldies Egīlam. Egonam. Pareizi. Un kāds bija tas sauklis? Ne sauklis? Ko tu teici? Egons. Saki, nu, tu tā kā... tu esi radoša personība. Nu jā. Es esmu mūziķis, spēlēju klavieres un tagad spēlēju arī ģitāru un spēlēju un dziedu. Ģitāru un dziedu. Bišķiņ demonstrācija vai free jazz. Es vakar biju uz free jazz koncertu un mazs free jazz piemērs. I'm a big, big boy in a city. I'm a big, big man in a country. I'm unusual, irresistible. I'm a big, big in a city. Tas ir, saucās Big Big, varēsiet drīz nopirkt iTunes. Free jazz, jā. Tas bija free, tas bija tā kā pilnīgi free. Tavuprāt, no panākumiem un tā, ka tu vari izpildīt lietas, kā tu vēlos viņus izpildīt, cik daudz ir tas, ka tev ir ērti gēnu šai nodarbei, vai arī tas, ka tu esi trenējies, teiksim, tu vairāk ieguldījis darbu practice taisnī lietā? Es noteikti, man ir talants, un man ir jāslīpē talants. Un tas tā kā katrs, zin kā, viņš piedzīmes, viņš tā kā neslīpēt, zin kā, un viņam pašam jāstrādā, zin kā, pie tās, zin kā, viņam iedos talants, nu kā, tev ir iedos talants. Ko tu darīsi? Ko tu viņi darīsi? Tā ir tālāk, ko gribi, jā. Ko tu viņi darīsi? Nu, ķipa, zin kā, ko tu gribi, tev patīk? Nu, ķipa, tev patīk, kā tu, nu, zin kā, tev patīk būt talantīgam? Ja tu, piemēram, skaties manā istabā, mēs esam ciemos pie manas Jāgenskalnā. Paldies Pēterim, paldies Egonam. Es vienkārši neko nevaru, man ir rekur nepabeigti izgriezumi, ir līstis jāpieliek, es neko nevaru. Ja? Es neesmu handyman. Ja? Ir tāds veikals Amerikā, handyman, that's not me. Kas tev aizved līdz radošumam? Es pats sev aizvedu līdz radošumam. Katru brīdi es varu būt radošs. Nebija vairāk saistīts ar mūziku, kad spēlēji mūziku? Tas nepavēra tavu čakru? Meditācija man aizveda līdz radošumam patiesībā. Meditācija? Jā. Es ļoti daudz meditēju kādreiz. Kādreiz? Tagad vairāk ne?
tagad ne tādā vārda tiešā nozīmē. Tiekot meditāciju citā variantā. Nevis kā aktīvu nodarbi, bet kā nekā nedarīšanu vairāk gan. Bet neko nedarīt arī vajag atpūsties no visi komandam. Atpūsties un skatīties grieztos pasaulē. Vērot savas domas, tas ir ļoti labs lieta, ko darīt. Es sēdēju un vēroju savas domas, un viņas kļūst retākas un retākas. Un es sapratu, ka... Un tad un tie gap between the thoughts, kā paliek lielāki. Tas tā kā braucot, ja brauc pa šoseju, tās strīmes baltā pa viņu, ir lietas, kuras paliek tā kā retākas un tiek Es vienkārši domāju, ka man ir jāpiedāvā iespēja cilvēkiem, mīlēt ar sirdi un nedzīvot tik daudz prātā. Ja cilvēki... Jā, tas tā kā dziesmā, vienkārši, jā, varbūt, jāapstājās tajā brīdī, kad tev tiešām sirds saka apstāties. Tu raksti dziesmas. Nē. Vispār nevienu. Es domāju, ka svarīgāk var radīt mūziku sev vai arī citiem. Tā kā konkrēti, es domāju, sev, ja tev tā mūzika patīk, vai ne, tu tomēr spēlē tāpēc, ka tev viņa patīk, un brīdī, kad tu viņu spēlē tiešām no sirds, tu to spēlē sev. Vai ne? Tajā brīdī, kad tu spēlē... Kad tu krogā spēlē kam? Nu, jautājums ir, vai tu ņem vērā kaut kādas ārējās... Nē, tu spēlē citiem. Obviously, because there's, citi cilvēki. Kas tev Zelžēna loģika? Zelžēna loģika. Kas tev palīdz spēlēt mūziku? Meditācija, jā, meditācija. Traucē man dažreiz prāts, tāpēc, kad es performoju, tad es nevaru, tur performēju. Performēju prātu? Transformēri, vecī, transformēri. Ui, Un ko tu ieteikt, Oskar, ko pēc arī visām tām ģitāras izdarībām, ko ieteikt citiem, lai viņi būtu tikpat kreatīvi kā tu ar ģitāru vai arī pie klavierēm? Meditācija ir ļoti labs, kā es minēju, tas ir viens. Pārdevs meditācija, man liekas. Uz kurien ir jāiet? Dziļāk sevi jāieteikšanai.